Pusgadu rit cīņa par tiesībām vadīt Latvijas boksa dzīvi. Oficiāli atzītas federācijas boksam vairs nav, tāpat atņemts arī valsts finansējums. Pašlaik nav arī startautiskās pārstāvniecības un vietas olimpiskajā programmā, bet diviem Latvijas boksa federācijas valdes locekļiem uzmanību pievērsis valsts drošības dienests. Vairāk stāsta Latvijas televīzijas sporta redakcijas kolēģi Raimonds Rudzāts, Juris Valdovskis. Pērnā gada oktobrī Latvijas boksa federācijai tika atņemts atzītas sporta federācijas status un līdz ar to arī valsts finansējums. Iemesls šādam solim bija Starptautiskās boksa asociācijas izslēgšana no olimpiskās aprits par ciešajām saiknēm ar Krieviju. Kā rezultātā Nacionālās boksa federācijas visā pasaulē palika bez savas starptautiskās pārstāvniecības. Starptautiskā olimpiskā komiteja ved sarunas ar World Boxing un aicina Nacionālās boksa federācijas kļūt par šīs organizācijas biedriem. Latvijas gadījumā situācija ir sarežģīta, jo boksa dzīvi turpmāk vadīt vēlas gan Latvijas boksa federācija, gan jaundibinātā Latvijas boksa savienība. Latvijas boksa federācija joprojām ir Starptautiskās boksa asociācijas biedrs, un jaunajā organizācijā joprojām nav iestājusies. To labprāt izdarīt Latvijas boksa savienība, taču World Boxing gaida, kad zaļo gaismu šīs organizācijas uzņemšanai parādīs Latvijas olimpiskā komiteja. Tā tikmēr nesteidz to darīt un nav arī no savām rindām izslēgusi Latvijas boksa federāciju, lai arī tā vairs neatbilst LOK statūtiem. Jāatzīmē, ka Latvijas boksa federācijas prezidents Nils Žirovļovs joprojām ir LOK kapitāla daļu turētājs un pārvalda visus vietējos olimpiskos aktīvus vairāk nekā 60 miljonu eiro vērtībā. Pilsētā runā, ka arī valsts drošības dienests ir izsūtījis vēstules, norādot uz konkrētām personām Latvijas boksa federācijas sastāvā ar norādījumu nesadarboties. Un tad šeit rodas tas jautājums, ko tieši gaida un kāpēc, ja vienā komandā ir daudz sarkanās gaismas un otri jau sadarbojās ar World Boxing un iet tajā virzienā, tad kur tieši ir šis jautājums? Latvijas olimpiskā komiteja apgalvo, ka vēstuli no valsts drošības dienesta nav saņēmusi, bet plašākus komentārus sniegs pēc 15. janvāra LOK izpildu komitejas sēdes. Latvijas sporta federācija padome apstiprina, ka saņēmusi vēstuli no valsts drošības dienesta par atsevišķiem Latvijas boksa federācijas pārstāvjiem, taču nekomentē tās saturu, norādot, ka Latvijas boksa federācijai tā jau ir atņēmusi atzīšanu, un pašlaik šīs organizācijas darbība tai nav saistoša. Tiesa gan Latvijas boksa federācija ir pārsūdzējusi šo lēmumu par sporta atbildīgajā Izglītības un zinātnes ministrijā, kas savu atzinumu sola 15. janvārī. Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija liecina, ka valsts drošības dienesta redzeslokā nonākušās Latvijas boksa federācijas amatpersonas ir viceprezidente Jekaterina Krilova un valdes loceklis Nikolais Grišūņins. Krilova ir no Latvijas izraidītā Krievu uzņēmēja Andreja Ahmedova dzīvesbiedra un bērnu māte, savukārt Grišūņins ir vairākkārtais Latvijas čempions boksā un savulaik tiesāts par izspiešanu. Tikmēr konkurējošās Latvijas boksa savienības valdes loceklis un sponsors ir uzņēmējs Māris Martinsons, kuram pirmās instances tiesa piesprieda uz 5 gadu cietumsodu bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča kukuļņemšanas lietā. Jūsu gadījumā jums neliekas, ka tas met ēnu uz jūsu kā jaunas organizācijas reputāciju? Es to nesajūtu, ne. Tad, kad varbūt šis temats būs atkal aktuālāks, tad arī domāsim. Saskaņā ar sporta likumu par sporta federācijas izpildu institūcijas locekli nevar būt persona, kura ir ārvalstu spēcdienestu darbinieks vai bijusi LPSR valsts drošības komitejas darbinieks vai informators. Starptautiskā olimpiskā komiteja lēmumu par boksa nākotni olimpiskajā programmā pieņems šā gada martā. Raimonds Rudzāts, Juris Valdovskis, Latvijas televīzija.